Sveiks, Robert! Prieks tev redzēt! Tā tev. Es nezinu, kā pie tevis man tikko tā nogāza lietus, te Mārpas pusē, riktīgi tikko nogāza un tikko beidza līt tāds svaigs gaiss attaisīja logu vaļā. Kā ar tev? Izskatās, ka nāk pie maniem. Es redzu, ka logiem. Vējš pūš no tavas. Tuvojās, jā? Jā. Forši, forši. Bet, nu jā, ķeramies klāt. Man priekš tevis ir daži jautājumi. Es nevaru sagaidīt, uzzināt. Nu, es jau tevi kādu laiku pazīstu, bet īstenībā tik daudz, ko es arī par tevi nezinu. Tā kā, ja tu varbūt tādā iesākumā vari padalīties tādu, nu, ko tad tu īsti dari, Robert? Tā kā, kas ir tas, ko tu īsti dari? Kas ir tas, ko jūs darat? Cik jums ir liela komanda? Cik jau sen tu dari to, ko tu dari? Varbūt kaut kādi daži klienti var pieminēt. Nu, tā kā ieskatu varbūt padalīties. Nu, vispār jau es daru visu, ko vajag, ko es arī daru. Bet, ja tā klasiski, tad vadu ražošanas uzņēmumu, Kiln Baltica. Šeit aiz logu var redzēt ražotni, tur mēs izgatavojam dzelzbetonu paneļus. Mums ir, principā, es teiktu, šodien ir 12 cilvēki ražo tur, strādā tur ražotnē. Kopā mēs esam kaut kādi, ar mani iesaistot 17 cilvēki šodien šajā uzņēmumā. Un šo te ražotni mēs atvēram pavisam nesen, nu, salīdzinot nesen, pusotru gada. Tā kā mēs esam tādā palaišanas stadijā pašā sākumā. Bet, jā, nu, teiksim, tas, ko mēs ražojam, ir siena elementi, gan privātmājām, vai pārsvarā industriālām ēkām. Mēs viņus ražojam mūsu mācas uzņēmumu, kurš atrodas Zviedrijā, vai sadarbības partneriem Zviedrijā, teiksim, industriālām ēkām, cokola paneļi, pamatu elementi, kolonas. Un šobrīd mēs ražojam ļoti interesantu projektu, kur, principā, varētu mierīgi rādīt Discovery Channelā. Tātad ir Stokholmā būvē metro stacija, 100 metrus zem zemes jaunu, pašā, principā, Stokholmas centrā. Un mēs izgatavojam lifta, šahtas, sienu elementus un kārtas. Un tur ir ļoti augstas prasības. Teiksim, mums tur brauc inspekcijas no Zviedrijas un pārbaudīt mūsu un pieņemt. Un tad ir lepni var teikt, ka principā, visi mūsu novērtējuši augstāk, nekā mēs paši esam gaidījuši. Un visi bijuši pārsteigti gan par mūsu kvalitāti, gan par organizētību, gan par sistēmu, kas mums šeit ir ievest. Un aizvakar mums īstenībā bija arī audits uz mūsu certifikāciju. Un, man liekas, mēs esam pirmā rūpnīca, varētu teikt, Latvijas vēsturē, kur nav saņēmis nevienu aizdevumu. Jo parasti tā nenotiek. Okay. Tas īstenībā lepnums, teiksim. Šodien bija tā ļoti tā cukuraini, ja, bet nu, tātad tas tā ir. Bet, ja es pareizi sapratu, tad tos paneļus, ko ražo, tad būtībā jūs saražo un tad jūs sūtat atkal prom uz Zviedriju, vai jums arī ir kaut kas tepat lokāli, vai īsti ne, jūs tikai šeit ražojat un tad, nu? Nu, globāli vispārīgi šī ražotne tika uzbūvēta ar domu ražot mācas uzņēmumu vajadzībām, tad visu produkciju sūtīt uz Zviedriju. Un tad, kad mēs sākām, vai pirms mēs būvējam ražotni, tā doma bija tāda, ka visu produkciju ies uz Zviedriju un bija, principā, pasūtījumi gadus priekšu. Dienā, kad mēs atvērām ražotni, principā, Zviedrijā sākās lielākā būvniecības krīze, kādu viņi redzējuši kopš 90. gadu vidus. Un, principā, tajā brīdī nācās domāt alternatīvas. Nu, tad piedalījāmies tikko ar izstādē Māja 2024. Esam pirmie Latvijā, kur piedāvā privātpersonām iegādāties saliekamā dzelzbetona privātmājas. Es teiksim, ļoti klasiski Zviedrijā, tas tādas būvē jau 10 gadus, vai ne? Bet Latvijā līdz šim tas nav bijis populārs. Un tagad esmu izrādās, esmu pirmie. Latvijā kaut ko tādu piedāvā. Nu, komerciāli. Šis ir super interesanti. Tā kā rūpnieciski ražot, es saprotu, ir koka mājas. Tas tā kā Latvijas standarts, jā, ok, bet kaut kas tāds, tātad, var tā kā nedaudz vairāk pastāstīt, jo tas tā kā ir ļoti interesanti. Tā kā, cik vispār ilgā laikā var saražot, nu, pieņemsim, mēs gribētu sev māju, tā kā šādā veidā, nu, tā kā, ko tas nozīmē? Tas ir gads, pusgads? Nu? Mēs šeit saražosim sienas 3 dienu līdz nedēļas laikā saražosim šeit sienas. Līdz ar to mēs varam, principā, esošo saražot kaut 200 mājas, teiksim, gadā. Nu, plus mīnus. Tas būtu tāda maksimālā kapacitāte. Bet, nu, skaties, Latvijā jau saliekamais dzelzbetons ir bijis gan populārs. Mēs skatāmies uz visām padomu laika daudzstāvu ēkām, dzīvojumām. Tas jau viss bija no saliekamā dzelzbetona. Bet savā ziņā plusu mīnus, jo tas atstājas ļoti tādu sliktu tādu reputāciju uz nozari, vai, teiksim, cilvēkiem ir slikta asociācija, bloku mājas, paneļu mājas, nu, zin kā viņas tur izskatās, tad līdzīgi. Bet tāpat laikā mēs aizbraucam uz Zviedriju, ļoti daudz privātu māju būs no dzelzbetona, un vizuāli pat nevar pateikt, ka viņas no dzelzbetona. Viņa kalpošanas laiks ir daudz ilgāks, klimats ir, teiksim, patīkamāks iekšā, jo ir, teiksim, inerce, nu, temperatūras svārstības nejūt. Ir ļoti daudz puses. Vienkārši nav bijusi iespēja viņas Latvijā iegādāties. Nav bijis piedāvājums līdz šim. Super. Tas bija tā, tas ieskats ir radies par to, ko jūs darat, ko tu dari, forši. Ja varbūt tu vari padalīties, tā kā,
Kā tu vispār nokļuvi tur, kur tu esi tagad? Tu kaut ko mācījies specifisku, tu studēji, darīji kaut ko specifisku, kā rezultātā tu tiešām esi tur, kur tu esi tagad. Tu tā kā storiju stāstu par sevi iedot. Tas vienmēr cilvēkiem ļoti interesanti. Tā tad bija Roberts, vai ne? Tur 12. klasi pabeidza. Kas notika tālāk? Šo jautājumu sev uzdevu gandrīz katru dienu. Varbūt nē, bet... jo bieži vien es sēžu šeit un skatos apkārt, domāju, kā es šeit nokļuvu, kā tas notika. Jo tas tā kā nebija ļoti plānots. Bet īstumā, pēc skolas sāku mācīties universitātē, es domāju, ka es būšu autoinženieris. Aizgāju mācīties RTU. Sapratu, ka tas nav priekš manīm, jo teiksim, bija kursbiedri, kuri jau tajā laikā jauc mašīnas ārā, un man ekspektācija par to, ko pasniedz universitātā, bija cita. Es biju domājis, ka es būšu autoinženieris, kas jaunas mašīnas izstrādāšu. Tur es to neiegūšu nekādā veidā. Un es sapratu, ka es neesmu tik tajā tēmā, lai ir daudz prasmīgāk cilvēki tajā tēmā. Tad sāku tirgot pulksteņus, tur kaut kādu gadu. Pirmā pieredze, teiksim, kas var notiek ar tirsniecību vai veikalu ķēdēm. Tad es sajūtu drosmi un, teiksim, viss tagad esmu pieaudzis īrs, tad 22 gadi vai cik tad neatceros tagad. Apmēram, jā. Viss jāsāk savs, un tā kā man bija pieredze ar stikla šķiedru, ja man tā strādāja stikla šķiedras izstrādājumiem, un es pats jau piestrādāju no 12 gadu vecuma, tad mēs ar kolēģi izdomājām, ka mēs sāksim taisīt savus izstrādājumus no stikla šķiedras. Noīrējām garāžu, sākumā bija kaut kāda izstrādājuma moču kastes, tad bija, principā, doma bija savām vajadzībām, un tad mēģināt viņu pārdot kā produktu. Tur bija sporta ekipējums, kalns lēpātājiem, sargi visādi. Un, protams, jauni un ko nesaprot, tad attiecīgi, neko mums neizdevās tā realizēt, vai ne? Bet sāk nākt viens pēc otru kaut kādu pasūtījumu no malas. Jūs tur dzirdēju, jūs tur garāžā kaut ko taisat, mums tur vajag stendiņu, mēs tur esam stendiņu. Mēs varbūt tad jāiet individuāli pasūtījumi, jāizgatavo no stikla šķiedras. Tā viena pēc otra, teiksim, Jūrmalā visu pārģērbšanās kabīnītes, liekas, pusi no viņām esmu izgatavojis pats personīgi. Sākumā man klasbiedrs un kolēģi mēs paši taisījām viņus. Tad nākamais, un tad tā pamazām vienkārši nāca, bijām tirgu, nāca vēl pasūtījumi no malas, un beigās mēs taisījām korpusu laboratorijas iekārtām. Mēs taisījām rezerves detaļas mūsu tramvajiem, kas Rīgā brauc. Veciem tramvajiem ir visiem aiztaisīts priekšņas ciet un aizmugurītes, kādreiz bija atvērumi. Tās mēs paši dizainējām un izgatavojām. Aerodīmu tunelī mēs esam taisījuši detaļas. Tā kā projekti bija gan lieli un, teiksim, varētu nosaukt, ka bija forši klienti, bet, protams, tā nozara bija tik maza un tik specifiska. Es varētu teikt, ka mēs droši bijām pirmie varbūt Latvijā, kā Latvijas mērogā, kas izgatavo individuāli tipa detaļas. Tāpat laikā tas apgrozījums bija kaut 200 000, ko mēs varējām apgrozīt. Un tas palēnām bija tāds mēnesī, gadā? Gadā, ok. Protams, bet tas viss nonāca līdz tam, kad es iepazinos ar Zviedru, kurš atbrauc pie maniem, pasūtīja izstrādājumus priekš savām vajadzībām. Tad sapazinos ar Zviedru, tad tas otrādais stāsts, jā. Bet par to kompozītu nozari vienkārši tas viens no galvenajiem secinājumiem bija tāds, ko es secināju, ka es varu ieguldīt visu savu laiku nepareizajā nozarē vai mazā nozarē. Un varbūt tas rezultāts būs, šajā mazajā nozarē, tu varbūt būs pirmais vai labākais vēl kaut kāds. Vienalga, būs maziņš. Un to pašu enerģiju investējot kaut kādā lielākā, svarīgākā nozarē, kurā lielāka pievienotā vērtība dod labumu vairāk, teiksim, sabiedrībai, tas rezultāts ir cits. Un tā bija tāds, un tajā brīdī, kad es to sapratu un izpētīju visu nozari, sapratu, kas notiek nozarē, kas ir nozares uzņēmumi, kas ir lielākie nozares uzņēmumi, ko viņi dara, cik viņi apgroza, kāds tas, kas ir īpašnieki. Kāds tas mērķis, uz kuriem viņi pārdod visu un tam līdzīgi. Kad es sapratu to globālo ķēdi, to sistēmu, es sapratu, ka man tas uzņēmums jāpārdod. Tas nav tā vērts. Un tajā brīdī es viņu pārdevu. Bet procesā, es iepazinos ar Zviedru teiksim, uzņēmēju. Varētu pieņemt, ka viņš ir miljardieris. Tas nekur nav deklarēts, bet principā pēc tā uzņēmuma apgrozījuma un izmēra varētu teikt, ka jā. Un vienā dienā vienkārši pie manām durvīm klāvē vīrs 70 gadiem, viņš man var lūdzu izgatavot tāds rokspiedienu, bet 2 metru figūru. Tas ir viņa dēla un viņa rokspiedienu atlēņas. Un, protams, mēs tur pakalējāmies tā forši un bija tā ļoti forša komunikācija. Mēs izgatavojām pirmo roku, pats personīgi aizvedu uz turieni. Kopā mēs izgatavojām kaut kāds 10 vai 8. Un tad pats arī personīgi veidu aizgādāju, nebūtu tas konteksts. Un tajā laikā es uz katru klientu skatījos, kā varbūt šis viens klients būs tas īstais, kurš palīdzēs tikt nākamajā līmenī. Tas bija tas mans mindsets. Un vienalga, kurš tas bija mazs klients vai liels vai vēl kaut kāds, mans mindsets bija tāds, varbūt šis būs tas īstais, kurš aiznesīs nākamajā. Un attiecīgi man, es vienmēr gāju full in.
tā teikt, maksimāli labākais servis, laba kvalitāte, un doma, ka šis būs tas nākamais. Un es nemēģināju nopelnīt uz tā vienu. Rekurs sektoru, viņam tagad daudz naudas. Šis būs tas projekts, kurš nopelnīšu. Nē, es iedevu uzreiz labu cenu, ar domu, ka tas man iespēja tikt nākamajā, teiksim, kaut kādā līmenī. Tikt ar kontaktiem uz Zviedriju, vēl kaut ko. Tas bija tas mans mindsets. Un vienā no reizēm es aizbraucu uz Zviedriju, aizbraucu ciemos pie šī Zviedru investora ar teikumu. Un mēs, teiksim, aizbraucu vienkārši ciemās parunāties. Un mēs tur stundu runājām. Lai mums prasīja 10 minūtes, mēs beigās runājām stundu. Pašās beigās es saņēmu drosmi, jo es to sen jau biju gribējis izdarīt. Es prasu, vai es varu atbraukt pie teiem ciemos. Man neko nevajag. Esmu gatavs darīt visus, slaucīt grīdas, mazgāt grīdas, tur nezinu, vienādi. Vienkārši ļauj man būt šeit, blakus. Es gribu redzēt, kā tas strādā. Jo tur es redzēju, Zviedrijā tas uzņēmums bija salīdzinoši maza komanda, ļoti motivēta komanda, ļoti strādīga komanda, ļoti pozitīva. Un tāpat laikā, teiksim, tas uzņēmuma apjoms milzīgs. Teiksim, tādu labu piemēru Latvijā, principā, es neesmu nekad redzējis. Es gribēju vienkārši redzēt, kā tas strādā. Un, principā, jā, man tika dotā iespēja, protams, garāk stāstu, kādas es trenēju, vēl kādas, nezinu, storylines, bet, principā, tas bija tas, kā es nonācu līdz turienei. Un tad, principā, pirmais man iedeva taisīt maketus. Šeit mācījos pataisīt ēku maketus. Es tur biju Zviedrijā 2 nedēļas. Un otrajā nedēļā man sāk prasīt, cik Latvijā izmaksātu izveidot armatūras karkasus. Un tad, ņemot vērā to pieredzi no kompozītiem, kas man bija ļoti detalizēts aprēķinu tabulas vispār, es varēju ļoti ātri iedot ļoti precīzas izmaksas. Es vienkārši savu pieredzi ieliku šajā te armatūras izgatavošanā. Ar konkrētām transporta izmaksām, konkrētām īres izmaksām, konkrētu darba spēku izmaksām, ar visu. Un es viņu noprezentēju, un tajā brīdī Zviedrijai bija tāds, wow, klausies to, ko tu tur esi sarēķinājis, mēs pat šeit nerēķinām. Tas bija tāds, tā kā teikt, trigger punkts, kad, principā, 2 nedēļas vēlāk mēs bijām jau Latvijā, meklējām īres telpas, izīrējām telpas, burtiski sākām ražot armatūras karkas priekš līdzīgas ražotnes, kas atradās, identiskas ražotnes atradās Zviedrijā, un arī, bija kā grupas ražotne. Bet tas, ko es dzirdu, ir tas, ka, ja nebūtu bijis tā sūrā skola ar kompozītu materiāliem, kur tev gāja, negāja, vai ne? Ja tas nebūtu bijis, tad Zviedrijā tev arī nekas nebūtu bijis, vai ne? Sanāk, tev tie puzles gabaliņi, vai ne? Jā, tad, principā, tā bija tā kompetence. Es jau nebiju vienīgais, kas mēģināja ražot, piedāvāt pārvest ražotni, šo armatūras ražošanu uz Latviju. Bija blakus sēdēja kolēģis no Lietuvas, kas gribēja uz Lietuvu. Bet tajā brīdī es sapratu, cik svarīgi ir kompetence. Un ka tā atšķirība bija tikai vienīgi kompetence. Un man paveicās, ka man blakus nebija lietuvietis, kurš ir kompetentāks kā es. Jo, ja man būtu blakus konkurents, kurš ir kompetentāks kā es, teiksim, jau to darījis un vēl precīzāk, teiksim, jau risinājis, tad mēs nebūtu sākuši šeit Latvijā. Bet tas, teiksim, līdz tam es nenovērtēju savu kompetenci. Es neuzskatīju sev par kompetentu. Un tas bija tas pirmais brīdis, kas sapratu, es tomēr varu. Es varu piegādāt. Ja zinu, kā tas kompozīts nodara bija tik maz un bija tik sarežģīti, ka tu vienkārši nejūti to kompetenci. Jā. Tas bija kaut kas. Tev ir stāstam šim pašam kaut kāds turpinājums bija plānots, vai es varu tā kā tālāk? Principā, mēs sākām taisīt armatūras karkasus un paralēli iegādājāmies zemi un uzbūvējām ražotni. Sākumā nebija plānots šeit taisīt dzelzbetonu ražotni. Šanās tā, ka Zviedrijā tika pārdota ražotne, kurai mēs taisījām armatūras karkasus. Un tajā brīdī, kad viņi tika pārdota, tika nolēmts, labi, taisam šeit. Jā. Un šobrīd, teiksim, lielākais izaicinājums ir tas, ka kopš mēs nolēmām, ka šeit esam ražotni, Latvijā bijusi inflācija 20-30%, Zviedru krona un eiro kurs ir nosvārstījies arī par kaut kādiem 20%. Transports paliek dārgāks. Un viss tā matemātika, kas bija sākotnēji plānota, ir ievērojami pamainījusies. Un vēl būvniecības krīze Zviedrijā nozīmē to, ka Zviedrijā tirgu principā ražo jau par pašizmaksu. Tas nozīmē, ka šobrīd ir tāds nozarē kā tādā mūsu ir principā smagākais punkts. Jā. Bet kur ir tā motivācija tomēr turpināt? Tad jums nav nekāda apgriešana, es saprotu. Jūs tāpat meklējat risinājumus un tā kā turpināt. Tā kā vienkārši tik daudz jau ir investēts, ka jau vairs nav ko, vai ne? Vai kā tas īsti? Mans mindsets ir vienkārši, lai vai kāda situācija, mēs bijām novienojušies par kaut ko, attiecīgi man jādara labākais, ko es varu izdarīt. Vienkārši daru katrā brīdī labāko, ko es izdarīju. Attiecīgi ir bijusi investīcija uz ražošanas ēkas izveidošanu, uz ražotnes izveidošanu. Tātad mans uzdevums kā vadītājiem vienkārši maksimizēt šī, teiksim, lai tā investīcija būtu, teiksim, nestu atdevi. Ņemot vērā visu krīzi un teiksim, ekonomisko situāciju, teiksim, visiem saprotama, arī tā skaitā investoriem. Tad nes šo te atdevi. Kā minimums jābūt par nolēm, bet, teiksim, kad ir potenciāls, ka ir izcināt šī investīcija. Bet
Tā, nu, vienkārši es tā mēģinu savā galvā saprast par cipariem, nu, par ko mēs runājam, nu, visu šo te vispār ražotni atvērt, uzcelt, izdarīt. Cik jūs, tad tu minēji, cik ilgā laikā jūs uzbūvējat, un, nu, pusviens Šobrīd, kas bija par naudām vispār? kopš es biju Zviedrijā, un kopš šodienas pagājuši, principā, 5 gadi, aptuveni gandrīz, jā, tad tas kopējais, kaut kāds pāris gadus mēs tur ražojam armatūras. Šeit mēs arī esam jau, nu jā, nu, teiksim, pusotru gadu vērti, teiksim, ir uzbūvēti. Bet mēs esam iegādājušies zemes īpašumus ar domu, ka varbūt kādiem citiem Zviedru uzņēmumiem mēs šeit varam uzbūvēt ražotni, palaist līdzīgi kā tas notiek Zviedrijā. Un kopēja investīcija, kas šobrīd ir bijusi, ir kaut kādā 5 miljoni eiro. Ja mēs tīri atdalītu varbūt ražotnēm visām ražošanas iekārtām, 2,5, 3 visticamāk. Bet kā tad sanāk, Robert? Sanāk tā, ka plānot vai neplānot, tev ir izdevies piesaistīt finansējumu, atrast investoru. Varbūt, ja mēs varam ievirzīt to sarunu tajā gultnē, nu, ja piemēram, kāds gribētu kaut ko līdzīgu vai tā kā piesaistīt tā kā finansējumu vai atrast investoru, kādi būtu tavi ņindzes triki vai noteikti ir kaut kas, ko tu vari padalīties. Ne jau ar visu, bet kaut ko iedod, varbūt kaut kādu. Es sapratu tā. Es nekad neesmu domājis par sevi kā investīciju piesaistītāju. Ja? Jo es biju tur, es uzdevu jautājumu, man iedeva iespēju, es atbildēju un vienkārši uzņēmu atbildību. Tas ir viss. Ja? Tagad es skatos, un ja mēs skatāmies uz papīru, jā, tehniski sanāk, esmu piesaistījis vienkārši investīcijas, kur atved Zviedru investoru, piesaistījis investīcijas, viņš atved ražotni Latvijā, jā, mēs šeit ražojam, nu, šeit ražotni tagad, vai ne? Sanāk tā, sanāk tā, tu esi piesaistījis investīcijas negribot, vai tu esi piesaistījis finansējumu pat īsti tā kā negribot, tas tā vienkārši sanāk. Es negribot, neapzināt. Vismaz tas nav bijis sākotnējs mērķis. Mans mērķis bija mācīties. Nu, un, protams, īstenībā priekš manīm, man ir katru nedēļu vai katru dienu tiešais kontakts ar šo Zviedru uzņēmēju, kurš ir sācis savu biznesu no nulles un uzbūvējis miljardu vērtu uzņēmumu, ja nekustamo īpašumu. Attiecīgi, un, protams, šie 5 gadi ir iemācījuši. Tas bija mans mērķis, kāpēc es gāju uz turieni, jo es meklēju shortcutu, kā es varu iemācīties pēc iespējas ātrāk, jo es sapratu, ka es varu mācīties pats no nulles, teiksim, būvēt savu uzņēmumu, un tas aizņems 10, 20 gadus, un tad tu iemācies, tu saproti nozari tam līdzīgi. Es meklēju, man shortcuts bija manā galvā atrast kādu, kas jau ir tur galā jau, visur izgājis, un mēģināt vienkārši iemācīties, cik daudz var jau no viņa, teiksim, pieredzes. Un to esmu ļoti pateicīgs. Bet par investīciju piesaisti, teiksim, līdz ar to, tā kā mans ceļš bija šāds, neapzināts, teiksim, investīciju piesaistē, man būtu ļoti grūti iedot kādam, teiksim, labu piemēru, kā piesaistīt investīcijas biznesa idejai vēl kaut kam, jā, jo es neesmu gājis to konkrēti to ceļu. Tas, ko esmu noteikti redzējis tieši no otras puses, no investoru puses, kā tiek pieņemti lēmumi, jo, ja es skatos uz īpašnieku, uz Zviedru, viss rūpnīca, visi darījumi, vienalga, vai mēs runājam par ēku būvniecību, noliktavu būvniecību, kas viņu pamata nodarbošanās ir būvēt angārus un ēkas uz īri, ja? Vai tas ir, nezinu, būvēt viesnīcas, vai, nezinu, vēl kaut ko, viss ir teiksim, saruna varbūt iet par tehniskām lietām, kur mēs būvēsim, kāds zemes gabals un tam līdzīgi. Bet īstenībā viss atslēga ir, mums ir tik daudz naudu, mēs viņu investēsim šeit, cik mēs dabūsim atpakaļ. Tas ir viens, un otrs, cik liels ir risks. Beigās visi lēmumi tiek pieņemti balstoties tikai uz šiem 2 kritērijiem. Cik liela atdeve un cik liels ir risks. Un vienkārši sanāca tā, ka nekustamais īpašums, jā, vai teiksim, kaut kā, nezinu, noliktavu būvniecība uz īri ilgtermiņa ir laba atdeve, mazs risks. Jo tā ēka paliek, nu, viņa nepazūd, viņa droši investīcija ar labu atdevi. Un tad, teiksim, teiksim, kāpēc šeit, vai ne? Mēs runājam par kompetenci. Un viens ir kompetence, otrs ir spēja uzticēties. Teiksim, es tiku pārbaudīt, zināju, ka man pārbauda no pirmās dienas, līdz ar to, kad mēs sākām ražot armatūras kartes, Zviedrijai nebija neviena problēma 2 gadu laikā, nedz ar kvalitāti, nedz ar piegādēm, nedz ar ko. Mēs visu atrisinājām šeit. Viņiem, kā mēs sarunājām, viņiem nebija neviena problēma. Un tādā veidā tika būvēta šī uzticība. Un līdz šai dienai tas ir mans galvenais uzdevums. Ko mēs sarunājām, tas tika izdarīts, ja problēma mēs risinām, bet katrā ziņā, nu, teiksim, kaut kādai, bet, nezinu, numur 1 ir uzticēšanās. Un tikko kā kāds sajūtīs no Zviedriem, ka mums šeit nevar uzticēties viss. Mēs varam taisīt durvis cietnes, tas ir numur 1, tā tad numur 1 atslēga. Un līdz ar to, ja es, teiksim, būtu investors un skatītos pie maniem nākt daudz jauni, nezinu, tur uzņēmējus, man super mega ideja, vai tev ir, teiksim, vēsture, kad es tev varu uzticēties, nu, kaut kāds pierādījums. Un cik man būs liela atdeve no tā viss. Attiecīgi, nu, nezinu, vērtāk čeks, kas saka, man ir ideja, es gribu taisīt stiklus šeit ražotni.
Ja, teiksim, mēs kā investors, Mhm. zinot savu pieredzi, ļoti maz iespēja droši vien, ka tas investēšu tajā. Jā, vienīgais nav kaut kas tāds, kas super unikāls un parādās, spēles būtu. Un tas būtu, man liekas, jāsaprot jebkuram, nu, teiksim, tad attiecīgi, teiksim, viens labs stāsts Zviedrijā, arī viens no, man liekas, bagātākiem Zviedrijiem investēja jaunietī, bet viņa pieeja bija tāda, nekustamais arī īpašums, viņš šobrīd būvē dzīvokļus uz īri Zviedrijā, viens no lielākajiem attīstītājiem. Un Džeks sāka ar to, ka viņš pats uzbūvēja kaut kādas pāris mājas, dzīvokļu mājas uz īri. Viņš aizgāja pie šī miljardiera, saka, es tev atdodu 90% daļas no man uzņēmuma. Man neko vairāk nevajag, es gribu, lai tikai tu mani konsultē. Protams, viņš saprot, un tas investors, tas miljardieris saprot, ka pagaidi, risks nekāds. Man iedod daļas, man tikai jākonsultē. Nu? Un šobrīd viņš ir izaudzis par vienu no lielākajiem uzņēmumiem, nekustamā īpašuma attīstītājiem Zviedrijā. Wow, wow, wow. No tā visu, ko tu stāstīji, visvairāk, kas man visvairāk aizsērās, bija tas, ka teici, ka tu tam investoram teici, Klau, es varu braukt pie tevis, tur mazgāt vīdes, tikai būt blakus, redzēt, kā tie procesi strādā. Un tas, ka tu tik ļoti parādi to savu attieksmi, to motivāciju. Un tas man liekas, ir pat daudz vērtīgāk nekā, cik es tu varu nopelnīt, bet tas, ka tu parādi, tas potenciāls īstenībā tavs, ka tu esi tik ļoti atvērts. Ja mēs skatāmies, tas ir pretējais tai darbībai, ir, reku, es varu nopelnīt. Reku, es varu nopelnīt tur īstermiņā, teiksim, es pārdošu tur kaut ko dārgāk, tur viņam daudz naudas nav, šito es varētu kaut kādu izstrādājumu, bišķi dārgi. Un attiecīgi, teiksim, šis te investors vai cilvēks, kur ir nauda, viņš to jau sajūt saknē. Viņš jau ir pieredzējis. Un tajā brīdī uzreiz arī, es domāju, no investīcija piesaistes, ja viņas ir kaut kāda slēpta doma tur, es dabūšu finansējumu, un man būs alga, un es varēšu sēdēt smukā opusā vai ne, un neko nedarīt. Uzreiz sapratīs, un tas ilgtermiņā vienkārši nestrādās. Wow. Šis tiešām ir iedvesmojoši. Paldies. Ja mēs ejam uz tādu jau tā kā noslēguma daļu, tad tajā virzienā nevar jau arī pārāk daudz tagad iedot. Viens, ko es iedomājos vēl pēdējais droši vien par investīcijām, ja mēs runājam par investīciju piesaisti, skaidrs, ka tirgu ir ļoti daudz finansējums pieejams, ļoti daudz. Viņš ir vairāk, kā mēs varam iedomāties, tas ir viens. To jāskatās vienkārši reāli tiem, kuriem ir šie līdzekļi, pensiju fondi, vēl vispār, viņiem ir milzīga problēma, viņiem nav kur investēt. Viņi nezina, kur atrast šīs uzticamās investīcijas. Un, protams, ir arī kaut kādi mazi investori, kuri nesaprot to dinamiku, ko es tagad stāstīju, un viņi riskē daudz par daudz, un viņi būtu uzticās arī kaut kādiem jauniem uzņēmumiem, teiksim, atnāk jauns uzņēmējs ar ideju, viņš viņā ieinvestē, tas risks milzīgs, jo nav nekāda garantija, ka viņš tiešām to izdarīs, bet var gadīties, ka ir labi rezultāti. Bet tādā veidā, teiksim, neapdomāts investīcijas viņas eksistē, un ir iespēja piesaistīt investīcijas, es domāju, arī tādā formātā, pasaskāt. Un vienkārši tad, es nedomāju, ka viņi nav. Jā, šis ir tāds labs punkts īstenībā, jā. Ok. Tāds labs papildinājums bija, jā. Bet man tev vēl tāds jautājums. Varbūt, kas ir tā lieta, ko tu vēlētos, lai cilvēki no malas saprastu par to, kā tad ir vadīt, organizēt šādu miljonu vērtu ražotni un uzņēmumu? Man liekas, tā ir visu dzīvē. No malas var šis, kurš kā mēs skatāmies ar saviem kaimiņiem vai, nezinu, draugiem vai lapukām, viņiem jau paveicies, ka viņiem visu dzīvē sakārtots vai visu dzīvē forši un taču forši būt vadītājiem vai ne, vadīt ražotni. Bet man liekas, man ļoti labi patika, kā Ilons Masks teica, ka neviens negribētu būt manā vietā. Un es viņu ļoti labi saprotu, jo es saprotu, ka īstenībā manā vietā ret kurš gribētu būt. Vienkārši neviens negrib būt, neviens negrib uzņemties šo atbildību. Neviens negrib uzņemties un, teiksim, principā, šo atbildību. Jo tas ir stress, tas ir mācīties, kontrolēt emocijas. Šis te emocionālais spiediens, teiksim, ir gan liels, viņš jāmāk kontrolēt. Neviens negrib uzņemties tādu spiedienu, attiecīgi, uz stresu un vispārējo. Vieglāk, tomēr, teiksim, neuzņemties tik daudz uz sevi. Vienkārši tas nozīmē uzņemties atbildību par visu. Man jāuzņemās atbildību par visu šeit. Beigās, kad būs tas kaut kas notiksies, man jāuzņemās atbildība. Kamēr viss labi nav, bet tajā brīdī, kad būs, tad viss būs man. Wow. Bet tas ne tikai par vadītāju vai ražotni, tas ir saistībā ar pilnīgi visu, tas ir saistībā ar ģimenēm, ikdienu, ar visu. No malas šķiet. Mēs domājam par citiem, viņiem viss ir forši un kārtībā, bet mums vajadzētu atcerēties to, ka nekas nenotiek bez iemesla, un
jebkuram rezultātam ir kaut kāda cena. Mhm. Šis būtībā jau atbild daļai uz manu pēdējo jautājumu. Ja varbūt tā var pateikt, ko tu varbūt ieteiktu cilvēkam, kas plāno savu uzņēmējdarbību, vai kāds, kas jau ir uzņēmējdarbībā, bet viņam varbūt vēl ir tāds sākums, vai kaut kādas aizskavas, vai kaut kas neiet. Kas tad ir tas, ko varbūt tāds, no tavas puses tāds ieteikums? Zini, kā ir būtis brīžos, kad ir rītdien, deadlines ir šodien, tu redz, ka nevar piegādāt negulētas naktas, teiksim, kaut kādā brīdī, kad ir zemākais punkts, tur redz, ka, nezinu, finansiāls problēmas darbiniekiem, varbūt problēmas mājās, visi ir vienlaicīgi. Nekad nav tā, ka ir pakāt. Kad ir visi slikti, tad visi slikti no serijas. Un tad, principā, tas brīdis, kad vienīgais, ko var atcerēties priekšējiem, ko es atceros priekšējiem, ir apsolīju, izdarīju. Vienkārši turpiniet priekš par apsolīju, izdarīju. Un tā kā būt godīgs. Un būt godīgam, vienkārši sarunājām, ir situācijas, bet vienkārši turpini nepieņemt to personīgi, vienkārši mehāniski. Tajā brīdī tu zini, ka tu esi līdz šejienai kaut kur turpini iet, jā. un tas ir vienīgi, tas principā tas, kas uztur. Un tad labāk brīži, tad vēl lejā, tad vēl. Bet, principā, apsolījis jau no rīta piecēties, tad arī piecēlos. Apsolīju, nu, teiksim, un šis kaut no mazajām lietiņām, teiksim, būvēt to ikdienu, un tad vienkārši skeilot. Šis bija labs. Un tiešām liels paldies, ka piekriti šādai sarunai, jo es zinu, ka tavs grafiks ir diezgan pilns, tā kā vecas draudzības vārdā paldies. Novērtēju, tiešām. Man vienmēr prieks tev parunāt un satikt, man pašam liels pagodinājums. Tā kā tiešām, un es ceru, ka šis var kādam noderēt arī, šis var kādu iedvesmot, un lai viss izdodās, un tiksimies vēlāk. Visi varianti, ne? Tiekamies. Labi, čau, paldies. Labi, čau.